Flex test, es to noliku bez kļūdām. Čeki redz drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicijos, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavām katlām lieku vāk, jā. Šitie čeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test, jā. Flex test, ha! Sporta raidījums Flexis ir atpakaļ 24. gada sākumā. Es teiktu, turpinam labi paņemt to kursu par autosportu. Pagājušajā nedēļā atgādināšu pie mums Krišjāns Cauna viesojās ciemos. Izrunājāmies par šī gada Dakāras rallija reidu, par vēsturisko Dakāru. Un Krišjāns arī teica, ka tomēr sirsniņā viņam tas mīļākais motorsports ir klasiskais rallijs. Nu tad mēs ar to uzaicinājām šobrīd spicāko Latvijas rallija braucēju ciemos pie mums Mārtiņu Sesku. Čau, Mārtiņ! Čau. Autorallijs mums visiem sirsniņā patiesībā ir vairāk vai mazāk, kurā brīdī droši vien, bet izstāst varbūt par uzreiz ķersimies pie saknēm. Tavu sākumu autosportā. Jūs zināt, kā daudz tagad arī, mēs zinām, tas ir dārgs sports un tam līdzīgi, bet kāds bija tavs sākums, ja kāds no mazajiem skatās un grib iet pie vecākiem un rausties klausies, kā mums ir jādara, kas ir jādara. Kā sākās? Zini, kā jau vispār ir tā, ka tas mans stāsts ir tādā, tāds vesels stāsts, ja es varētu, man liekas, stāstīt par tām saknēm, bet Doķeni filmēsim kaut kad. tādā visā. Doķens arī būs. Tā kā tas arī jau lēnām tur viss veidojās, bet tas cits stāsts. 3 paudzes. Viss sākās ar manu vecstāvu. Arī ejot kopā vispār ar to, ka šajā gadā notiek pasaules rallija čempionāta posms Latvijā. Atejot 59 gadus atpakaļ, mans vecstāvs arī Mārtiņš Sesks 1965. gadā radīja pirmās rallija sacensības Kurzemē, tieši Liepājā. Un tad, protams, caur visiem tiem gadiem ņemot vērā arī to, ka viņš ir braucis aktīvi 50. 60. gados, tad arī pēc tam mans tēvs, kurš aktīvi 80. gados brauca, un tagad es. Principā, 59 gadi mūsu ģimenē autosportā, un šajā gadā jau tāds, varētu teikt, tāds ģimenes triumfs pasaules čempionāta posms Latvijā. Tad sanāk, tev nebija izvēles. Principā, jā, tā izklāpās. Vai arī tad es vienkārši dzīvoju. Tur bija mašīnas, iekāpi brauc. Tu pats saproti, maziņš tēvs arī bija vienu brīdi autodīleris Volkswagenam vispārējais. Ko es redzu savā bērnībā? Es redzu garažu, es redzu mašīnas, es redzu autosporta mašīnas, es redzu visu to pārējo, dzīvoju tur garažā pie mehāniķiem. Kā es kaut ko citu vispār varētu zināt? Labi, pirmās sacensības cik gados? Kaut kādos 7 vai 6 gados. 7. Kartings? Beta buggy. Okay. Principā, tāds analogs kartingam, tikai ar buggies, kur mums Latvijas autokrosa čempionāta ietvaros mums bija tāds mazais čempionāts. Pagum, vecāks čēršus nelika priekšā. Tu gribi braukt, tu brauc, jo viņi likās, zini, kā es tā riskēju baigi, zini, kā es nezinu, vai es gribu, lai tu to dari arī. Neliekas, ka nebija tā, ka nebija ne šķēršļi, ne arī kaut kādi, piemēram, uzspiešana. Tas viss vienmēr tā dabīgi kaut kā notika. Es uzaugu tajā vidē, un tas bija tikai, man liekas, pilnīgi loģiski. Man tas interesēja. Tad bija tā iespēja pamēģināt to beta buggy, pēc tam tālāk karting, tad jau salona automašīnas rallijas. Nekad nav bijis ne no vienas, ne no otras puses kaut kāds tur spiediens. Tātad, principā, visu mūžu līdz šim esi bijis roku rokā ar autosportu. Saka, kādā mirklī ir bijis tāds moments, ka tev liekas, viss man vairs negribas? Ir bijuši tādi brīži. Protams, ka ir bijuši tādi brīži, tajos brīžos, ka kaut kas sāk diezgan kapitāli neizdoties. Un sports jau kā dzīve, iet lejā augšā, un, protams, tie brīži, ka tu esi tā diezgan zemu lejā, gan morāli, gan varbūt rezultātu ziņā, tur finansiālajā projekta ziņā, ka tur kaut kā īsti tu neredzi to potenciālu, tam visam ir bijuši tādi pāris brīži, jā, noteikti. Bet pēc tam tas lielākais gandarījums pēc tam ir atkal tajā brīdī, kad tu esi saņēmies un tu esi tās visas šaubas kaut kā pārkāpis un tad tu lēnām celies. Un tas ir tāds kaifiņš arī tajā pēc tam. Bet vispār tas ir tās domas atmesti pēc sliktām sacensībām bijuši tad, kad, nezinu, kaut kāda lielāka avārija, kaut kur kāda tehnika ir izdevies sabojāt ka diezgan dārgi un tā. Noteikti, jo tas nav pēc vienām sacensībām, tas ir bijis kaut kādos ir šie starpsezonu brīži, ka ir aizvadīti, piemēram, sezona, tas bija kaut kāds 19. 20. gads, kad, tu mēģini neizdodās, ir avārija vai vienkārši slikti rezultāti, vai tu vienkārši netiec līdzi, tev tur krīt savu braukšanas pārliecību, jo tomēr tajā Eiropas un pasaules līmenī, tas viss ir tik sīki, tik dažu sekundžu atskatumos, jo brīžiem
1, 2, 3 sekundes izšķir ļoti, ļoti daudz ko. Un tajos brīžos tad, pēc tādas smagākas sezonas tu sēdi, centies domāt, vai ir vērts mēģināt vēl vienu gadu. Jo... Ieskicēt tagad, starpsezonā bieži vien tas un tā, ka tu domā, ko darīt. Kas starpsezonā notiek ar autosportu? Kā viņš trenējās? Kas notiekās tagad? Tu ej zālīti, tur reakcijas treniņa, kas vispār notiek off-season, vai tu sēdi? Jūs atpūties no visa emocionāla. Protams, ir tas viens brīdis, kad, kā jebkurš sportists atlēts, ir kaut kāds tas brīdis, kad mēs vienkārši atpūšamies, morāli uzkrājam atkal to enerģiju un tā tālāk, bet tad jau sākās šie zāles treniņi, koordinācija, reakcija, morālā noturība, jo tas viss ir tas, kas rallija sacensību laikā, ņemot vērā to, ka mums tās sacensības iet, principā, nedēļas garumā, kur tev ir jābūt 100% koncentrētam, gatavojot tehniku, gatavojot šos te pierakstus pirms sacensībām, analizējot ātrumposmus un ceļi, kas būs sacensībās, un bez tam vēl tā pati braukšana. Tā kā tas darbs tiek ielikts jau fiziski starpsezonā. Un, protams, kā piemēram arī ir šie ziemas periodi, kad mēs arī startējam ziemas sacensībās un ziemas treniņos, kad mēs reāli braucam arī ar mašīnu. Tā kā notiek tāds miksiņš starp to visu. Tagad notiek arī daudz dažādi Latvijā ziemas rallija seriāli. Tevi kaut kur būs iespēja redzēt Latvijā šajā ziemā? Mēs par to plānojam, lai gan šonedēļ ir plānots Alūksnes rallijs, kuru mēs iepriekšējos gadus esam diezgan aktīvi startējuši. Alūksnes rallijs vienmēr ir paticis, jo tā ziema ir vienmēr forša tajā galā. Bet, jā, šis gads nav izņēmums. Šis gads nav izņēmums. Atkal šis gads ir tā, ka ziema, man liekas, būs gandrīz vislabākā, kāda ir bijusi. Bet, jā, diemžēl nesanāks. Un pēc tam turpmāk ir februārī ir Gulbenē posms. Skatīsimies, kā mums veiksies, varbūt startēsim. Ieskicē vispār to savu sezonas plānu tagad. Iepriekšējā pieķersimies drusku vēl, bet kāds tev tagad šīs sezonas plāns? Kur tu sāc, kur tu dodies, kas ir tavs sezonas tāds tā kā griezums skatoties šobrīd? Tas sezonas plāns ir tajā, ka, protams, ir mums labi zināmais Eiropas rallija čempionāts, kurā mēs startējam jau vairākus gadus. Pagājušajā gadā izcīnot vicečempionu titulu. Ir diezgan skaidrs, ka ir vērts tajā virzienā turpināt. Mums ir ļoti labas iestrādes gan ar sponsoriem, partneriem un komandu un tā tālāk. Tā kā viens no mērķiem ir Eiropas čempionāts. Plus, ņemot vērā to, ka mums ir arī pasaules čempionāta posms šajā gadā Latvijā Liepājā, tad arī, teiksim, tā ir atsevišķs projekts uz šo te pasaules rallija čempionātu. Tā kā mēs centīsimies tā gudri samiksēt šo te visu, gan Eiropu, gan pasauli un maksimāli labi nostartēt gan tur, gan tur. Par Eiropas čempionātu aizvadītajā, kā jau tu teici, izdevās vicečempionu titulu izcīnīt. Sportistam es tā pieņemu. Parasti ikvienam gribās, lai nākamā sezona ir labāka, kā bija iepriekšējā. Pats sev esi izvirzījis visaugstāko mērķi, tad... Par šo vispār tā plānojot, ka sākot to iepriekšējo sezonu, pat nebija tuvu tāda ideja, ka mēs varētu cīnīties pat labāko trīniekā, jo tā bija pirmā sezona WRC2 klases kategorijā, rallija 2 klases mašīnās, kas ir, teiksim, tas priekšpēdējais pakāpiens pirms tās pasaules rallija elites. Līdz ar to, skatoties arī pirms tās pagājušās sezonas to dalībnieku sarakstu, kur ir vairāk bijušie WRC klases piloti un tam līdzīgi, tad bija tāds diezgan... Tas latvietīts ieslēdz. Bija tāds, tā uzmanīgi, jā, bet tā atkal vieglāk tu tos mērķus bišķīt tādas uzlietas piezemētākus, un tad, ja tu to izpildi, tad ir viss kārtībā. Līdz ar to tad, jā, tas vicečempionu tituls nāca tā, ka tagad tā jāsaprot, jo tur jau tā lieta, ka tagad jau ir tikai čempionu tituls, kur tikai viens augstāks pakāpiens. Nav spiedienu. Tur tā lieta, ka viss pārējais, kas ir zemāk, tas ir jau, teiksim, regress, kāds varētu teikt. Bet, sponsori droši vien arī ir jauni, vai ne? Līdz ar vicečempionu. Kaut kādi jauni sadarbības partneri tev ir, kas nav bijuši līdz šim. Ir tā labā ziņa tāda, jā, ka, protams, kā tiklīdz izdodoties labai sezonai, ne tikai sportiski, bet, protams, ar to visu līdz arī nāk kaut kādas sociālās un publicitātes lietas. Tā kā, jā, ir, protams, lielāka interese nekā tā ir bijusi pirms tam. Tā kā ir tādas pozitīvas nianses.
Protams, autosports ir tā lieta, kur budžets nekad nevar būt par daudz. Tik met Jo vienmēr var nobraukt vairāk sacensības, vienmēr var nobraukt vairāk treniņus. Un tā kā vēl joprojām mēs mēģinām savākt to budžetu pareizi, un vēl joprojām tas budžets nav pietiekams, lai mēs varētu, teiksim tā, cīnīties ar kaut kādiem braucējiem, kas tajā elitē jau ir vairākus gadus, ar diezgan ievērojami lielāku to budžetu, kur diezgan loģiski viņi brauc vairāk treniņus, vairāk sacensības. Mums sanāk kaut kā parasti, kā mēs to latvieši ļoti labi mākam. Visos, man liekas, sportveidos ar mazākiem budžetiem kaut kā atrast to iespēju izsisties. Un, tas viss turpinās, bet tā tāda interesanta spēles sastāvdaļa. Par iepriekšējā sezonas gribēju pasīt. Kurā brīdī tu saprati, ka tajā sezonā var vispār kaut ko tādu ievērības cienības sasniegt un izdarīt? Kurš bija tas brīdis, kad tu saprati, kurš posms tas ir, kad saprati, šis ir gads, kurā mēs būsim? Vai tajā brīdī nebija tā, ka vēl kaut kāda finansītas izdevās atrast, lai pušot vairāk to rezultātu? Īsmā jau bija tā, ka sākās pirmais tas Eiropas posms Portugālē. Tur tas saraksts bija, teiksim tā, ļoti spēcīgs. Tur bija kaut kādi top 20 braucēji bija tādi, kur nerunājot par nacionālā līmeņa čempioniem, bet tur bija, man liekas, pāris VRC klases braucēji, pāris bijušie VRC 2 klases čempioni. Tur bija tā, ka es skatījos to sarakstu, ok, labi. Un tad mums izdevās 2 ātrumposmus uzvarēt tajā rallijā, pāris ātrumposmos būt top 3-niekā. Un tad tā bija tāds, tas jau nemaz nav nekas tāds nesasniedzams. Un tad tas bija tāds pirmais kaut kāds, varbūt tas pagrieziena punkts, ka bija skaidrs, ka mēs arī varam, ka tas nav nekas tāds nereāls, bija tikai jāpieliek tas, ka nevis uzvarēt dažos ātrumposmos, bet tomēr to savu latiņu pacelt augstāk un nostabilizēt, ka mēs visu laiku varam būt tur tajā priekšā. Un tad jau nāca sezonas vidus, bija posmi Polijā un Latvijā, kurus mēs vinnējām. Un tad jau bija skaidrs, ka ir kaut kādas tās lietas, kas mūsos ir, ar kurām mēs varam konkurēt un būt labāki arī par citiem. Un tad jau tajā sezonas vidū bija skaidrs, ka kaut kas var sanākt. Jo mēs arī bijām Eiropas čempionātā iepriekšējā gadā vienīgie no 8 posmiem braucēji, kas uzvarēja vairāk kā vienu reizi. Mēs uzvarējām 2 posmos. Līdz ar to mēs bijām rezultatīvākie uzvaru. Labi, un tagad atkal ielicot iekšā šajā sezonā, kas tūdaļ būs, tu jau sarunas sākumā teici, ka tas lielais prieks ir tā rallija Latvijā kulminācija būs pasaules čempionāta posms pie mums. Cik daudz tu vari šobrīd ieskicēt, kā izskatīsies tava dalība tajā? Man piemēram interesē, vai tu brauks ar to pašu mašīnu, ar ko tu startē Eiropas čempionātā? Vai tu varbūt tieši uz to posmu tiks kaut kādā bišķiņ žiparīgākā mašīnā iekšā? Jā, tas ir tāds diezgan liels projekts. Tas ir viens no šiem 2 projektiem šajā gadā. Protams, nav nekāds noslēpums, mēs par to esam runājuši. Tas mūsu mērķis ir braukt pasaules čempionāta elitē, vismaz Latvijas posmā, braukt ar vienu no 3 rūpnīcas ražotāju mašīnām šajā VRC 1 kategorijā. Tas nav noslēpums, ka mēs uz to ejam. Jā, tāds ir tas mērķis. Ir varianti, ja? Ir varianti. Ir varianti. Jā, tikai 3 autoražotāji un tikai aptuveni 9 vietas. Kas tieši var noiet greizi? Tātad, protams, tas mērķis ir un ir arī labas potenciāls iestrādes, ir kaut kāds tāda gaisma tajā tuneļa galā, bet, protams, tam visam ir vēl jāmeklē klāt papildus finansējums. Arī runājot bez finansējuma, vēl ir papildus dažādas lietas, kas ir tieši šajā te braukšanas niansē, jo, lai arī ar kādu finansējumu tu nāktu, šīs te komandas tāpatās tevi neņem darbā, braukt ar viņu mašīnām, un tur ir diezgan sarežģīts tas process. Bet mēs lēnām tajā virzamies. Tā kā es gribētu cerēt, ka kaut kādu dažu mēnešu laikā mēs varētu arī paši tā skaidri zināt, ka jā, mēs braucam. Ka būs. Bet, principā, ja es pareizi saprotu, tas nozīmē, ka ir kaut kāda, vienkārši izdomāju, ņemam vienu no 3 komandām, Ford M-Sport, paņemam, ir kaut kāda summa, ko viņi saka, tik daudz finansiāli ir nepieciešams un mums ir jāpārliecinās, ka tu atbilsti tam līmenim. Jā, principā jā, ir tā, ka ir kaut kāda
pirmkārt ir tā braucēja atlase. Teiksim tā, mēs esam Eiropas vicečempioni, kvalitatīvi esam braukuši vairākus posmus. Mēs, teiksim tā, pēc tā CV atbilstam, ka mūs varētu ņemt braukt ar to mašīnu. Tad loģiski, jā, ka to sarunu gaitā izkristalizējās, kas ir tas, kā viņi ir gatavi palīdzēt mums, ko viņi ir gatavi mums piedāvāt un ko mēs varam piedāvāt viņiem. Tad šobrīd, jā, šobrīd mēs esam tajā posmā, ka mēs nosacīti rīvējamies, lai saprastu, kā tad ir iespējama šī sadarbība ar kādu no šīm komandām. Tu saki par cipariem, kaut kāds finansējums esot arī vajadzīgs. Par kādām naudām ir runa tādā gadījumā, lai ar VRC sadarbotos? Ja tie kādi 50 eiro, mēs ar Tomu droši vien varam piemest. Operatori arī gatavi piemest. Nē, varbūt kaut šitā pa visiem salasot, kaut kā jau mēs varam, bet, jā, protams, tie ir 6 ciparu skaitļi, tur nav nekāds noslēpums, jā. Bet, protams, ka, jo tās mašīnas, teiksim tā, tas ir pats augstākais līmenis, bet tas ir lētāk nekā Formula 1. Skaties no gaišās puses. Jā. Vienalga šī VRC pasaules rally elite ir lētāk nekā F1. Tā kā jā, būs pie tā bišķīt jāpiestrādā. Bet, kā jau es saku, tāda gaisma tuneļa galā ir. Tas man patīk, kā tu saki, to, ka gaisma tuneļa galā ir. Izklausās, ka tiešām klasiskajā latvietībā beigās sajies. Tur tā lieta, ka beigās jau tam visam jāsiet, bet kā es teicu tajā sākumā, labāk ir nedaudz no sākuma tā, piezemētāk tādā latvietī, un tad, ja tas viss sanāk, tad ir baigi labi, nevis sasolīt, un tad beigās tur nekā nav. Pastāst par tiem pakāpieniem, kā tu tiksi līdz VRC. Tad šis ir tas pakāpiens, kā tu aizies iekšā jau elitē dzīvoties ikdienā, lai mēs sporta ziņās ar Kasparu varam regulāri stāstīt, jo pilnīgi citu garšu tās sporta ziņas. Tur tā lieta, ka šī ir viena no šīm iespējām, kad mēs kā jauni braucēji varam ielikt. Jo šobrīd arī veidojās tāda talantu programma, no kuras arī nāk tur kaut kāda palīdzība, kaut kāds finansējums. Un, jo redz, ir tomēr, kā es saku, aptuveni 9-10 vietas šajās rūpnīcas komandās, bet tajā brīdī, kad tu brauc rūpnīcas komandā, tev tiek prasīts kaut kāda veida rezultāts. Ar to tev ir vajadzīga arī kaut kāda pieredze, bet kā tu pieredzi dabūsi, ja tev nav nekāda bijusi iespēja braukt? Klasiskās darba vietas pieredzes jautājums. Jā, tieši tā. 18 gados 10 gadu darba pieredze. Jā, tieši tā, un tas ir arī tas, kas diezgan acīm redzami ir arī mums autorālijā un vispār autosportā. Un tad šobrīd ir salicies tā, ka šī ir viena no tām iespējām ielikt tur, izmēģināt, sevi pareizi pierādīt, un tad pie pareiziem soļiem un pie labiem rezultātiem, tad ir tā iespēja, ka varbūt nākotnē tad ir kaut kāda, jo tad ir jau ierakstīts CV, ka jā, es esmu braucis, es zinu, ko tā mašīna dara, es zinu rezultātu un kur ir kā mēs braucam. Tad vieglāk nākotnē. Man ir viens tāds jautājums. Skaidrs, ka arī klausoties tajā, ko tu stāsti, ir saprotams, ka tavs sapnis rallijā ir startēt VRC klasē, pašā pasaules spicē, bet tev neliekas, ka varbūt daļai līdzjutēji šobrīd tā spice vairs nešķiet tik interesanti, jo man arī personīgi Eiropas čempionāts rallijā pasteidz pagājušajā gadā 8 posmu, 6 dažādi uzvarētāji. Es kā skatītājs, es ieslēdzu televizoru, vizuāli tā bilde plus mīnus tā pati, filmēts tiek ļoti labi, un es nezinu, kas uzvarēs. Tur ir ārkārtīgi daudz dalībnieku, kas var veiksmīgi nostartēt. Es ieslēdzu VRC klasi, man ir 3 lielās komandas, un pagājušā sezonā, kurš tā ar Kalli varēs šoreiz mēģināt patīt? Es Kalli tik bieži nestartēšu šo sezonu. Šo sezonu Kalli nebūs, jā. Jā, protams, tā arī ir viena no tām lietām, ka šobrīd tajā pasaules čempionātā rallijā notiek tāds pārmaiņu laiks. Tur diezgan arī tajā pasaules rallija komisijā un visur diezgan arī viņi rīvējās un stīvējās, kā tad varētu izskatīties šīs pasaules rallijas gada, 2 gadu laikā. Un ir tas pārmaiņu laiks, tāds nedaudz juku laiks, jā, ka varbūt tur viss neiet tā, kā gribētos. Tā ir latviešu iespēja parasti. Un tur tā lieta. Tas ir tas, ka šī vienkārši šobrīd ir tā mūsu iespēja, ka kamēr ir šis pārmaiņu laiks un mums ir iespēja tur ielikt to savu kāju, tad pēc tam vienkārši, tad, kad tur viss sāks kārtoties, un tas atkal būs, tāda atzimšana tam visam, tad vienkārši mēs jau tur būsim. Tāds ir tas mērķis. Var jūs tāda rallija braucēja tāda, ka tev ir iespēja, tu izdari, tā kā tu jūti, ka tur pavarās opcijas. Un tur vienkārši ir jālec iekšā un jāmēģina izdarīt, jo
jo tieši tie pārmaiņu laiki ir tie iespēja laiki. Tas ir tāds sausais atlikums, jā. Mārtiņ, klausies, kāda tipa rallija braucējs tu esi? Tātad, mēs zinām, ka, es pat nedomāju pie stūres, bet tieši starp ātrumu posmiem. Tu ļauj mehāniķiem darīt savu darbu, vai tu gribi būt tur iekšā, tu pats gribi zināt, kā katrs krūvītis tavā mašīnā ir pievilkta? Tas ir tā, ka katrā nozarē ir savu profesionāļu. Šajā gadā mēs iepriekšējā braucam ar Sports Racing Technologies latviešu komandu. Mums ir 100% latviešu personāls, un viņi ir pilnīgi profesionāli savā jomā. Man nav vispār nekādi jautājumi par to, kā mašīna tiks sagatavot, jo tas vienmēr būs augstākajā līmenī. Tāpēc es ar savām zināšanām nemaz tur cenšos neiejaukties. Protams, mums ir savi inženieri, savi šefmehāniķi, ar kuriem mēs pārunājam tādas, tā lielās lietas, tur mašīnas kopējo regulējumu, tur kaut kādas nianses, bet tur par skrūvītēm es vispār nelauzu galvu, jo mums tas galvenais darbs ir trasē, un man ir 100% pārliecība, ka ar mašīnu viss būs kārtībā, un es mašīnā iekāpju un es braucu. Bet nav tā, ka tev pienāk mehānisms vēl pirms starta un saka, klausies, tur varētu būt problēmas ar to un to. Ja notiek tā, tad reku izdari tā. Tev ir kaut kādas tādas situācijas, ka tu vari, sacensties vai pārbraucienu laikā kaut kur fiksi kaut ko savest kārtībā, vai tev tādas zināšanas arī liek klāt? Ir mums tādas zināšanas, protams, mēs arī ar stūrmanu Renāru tam arī gatavojamies. Renāram ir arī diezgan liela tehniskā pieredze. Arī mums mašīnā iekšā ir dažādi instrumenti, arī dažādas kaut kādas rezerves daļas līdzi, kuras, vajadzības gadījumā mēs arī mākam un varam samainīt, un to ir iespējams izdarīt. Kas ir bijis tas spilgtākais mehāniskais darbs uz ielas? Tas varbūt vairāk ir bijis ne tik tehniski pēdējā laikā, bet, piemēram, mašīnas regulēšana. Mums ir daudz dažādas lietas, kā mašīnas augstums, atspēra augstums, tieši amortizatoru hidraulikas dažādi regulējumi un piekaras regulējumi, ko mēs vienkārši varam samainīt, varam paši līdz zem mašīnas un, saskrūvēt tā, kā vajag. Tā kā tur arī ir vajadzīga savu veidu zināšanas un stabilizators tieņem dažādas pozīcijas. Tā kā var paskrūvēt, tā nav. Jūs ar Renāru esat izrunājuši savā starpā, kāds ir scenārijs, ja tiek pārsist riepa? Jā, mēs arī trenējamies pie tā. Tātad kāds ir laiks? Minūte 7. No atsprādzēšanās līdz sasprādzēšanās brīdim. Minūte 17 var nomainīt. Šito te es izgriezīšu un nākamreiz riepu centru braukšu, ka man vajadzēs ātri vasarens uz Ziemeļiem nomainīt. Aiziet un pārmontējiet uz disku, ka Džeki nomainīs. Minūte 17 laika. Tas ir treniņa laikā. Sacensības laikā tas nedaudz paņem, bet tas rallijā tas galvenais mērķis ir nomainīt zem 2 minūtēm, jo tas ir aptuveni tas laiks aprēķinātais, kur tu arī pēc tam vari vēl kaut kā pakāpties. Otra lieta, arī tas zem 2 minūtēm ir, jo intervāls starp startējošām mašīnām ir 2 minūtes. Līdz ar to, ja mēs, piemēram, ņemsim grunts ralliju, savus laikus nenormālākie putekļi, ja tev apdzen aiz muguras braucošā mašīna, un tu nomaini, piemēram, 2 minūtes, tur 15. Viņi ir rūpīgi 10 sekundes tev pabraukusi jau garām, un tu esi tajā putekļa ienāk, tu neko neredzi, līdz ar to tu zaudē vēl laiku. Bet tevi nevar sacensību organizētāji noņemt no trases, redzot, ka tev tuvojās iepriekšējais dalībnieks, kas atraucoties par to, ka tu viņam izbrauks tieši tās 10-15 sekundes priekšā un savukārt viņam uztaisīs to putekļu sienu. Tādi brīži ir, bet mums tomēr lielākoties darbojās tāds džentlmeņu princips rallijā. Mēs arī esam bijuši tādās situācijās, kur gan mēs gaidām sakojošo mašīnu, gan arī mums ir bijis tā, ka mūs pagaida. Jo tajā brīdī no otras puses, ja tu esi tiešām kaut kas nav sanācis vai tu esi jau zaudējis to laiku, tad tomēr mēs respektējam tos pārējos braucējus, kas arī cīnās par savu rezultātu. Par to sauso laiku vasarā posmas Latvijā bija, man liekas, ārkārtīgi sarežģīts. Starp citie ceļi, es pirms tam tur runāju vēl ar rallija pasniegēju, viņa teica, ka tev varētu būt interesanti, jo viens otrs posmas arī esot bijis diezgan jauns, vai tā arī nebija? Jā, iepriekšējā gadā bija interesanti, bija posmi, kas nav braukti, bet
protams, dzīvojot Latvijā un augot Latvijas rallija sistēmā, protams, ka visi tie ceļi ir braukt vismaz vienu reizi un ir diezgan skaidrs, pa kurien iet šie ceļi. Tev izcilākie apstākļi labi Latvijā startē, tas ir liela, nezinu, varbūt kaut kur citur. Kurš tev mīļākais rallijs un kāda apstākļa? Lietus, sauss, asfalts, grunts? Man ļoti patīk ziemas un grunts rallija. Teiksim tā, ka tāds skaists ziemas rallijs ar tādu perfektu ledainu segumu man patīk visvairāk. Vārds mīļotājs. Iedomājies, tev ir sasniedz sniedziņš, tev ir šie lielie sniega vaļņi gar malām. Tu brauc bišķīt ātrāk, tev kaut kur bišķi paslīt pret to valnu, atspiedies, atsities, tur sniegs lido, baigais skaidrs. Latvija tomēr renes sporta veida zeme, bišķīt tos sportiņus jau prasās. Tad laikam, Mārtiņ, tu neskatīsies sacīšos, kā draugi un citi, kas Alūksnes rallijā startēja, liek video bildes, jo tur, es domāju, būs tieši tās, ko tu tikko aprakstīji. Es aizbraucu, man sanāks arī aizbraukt vismaz pusdienu paskatīties. Tad varēs vismaz feeling noķert. Jā, bet pirms tam mēs būsim tieši šonadēļ. Kāpēc mēs nebraucam to Alūksnes ralliju? Mēs dosimies uz Somiju, uz vienu testu projektu, kur arī būs tieši tādi paši apstākļi. Tā kā mēs atspēlēsies. Viss būs kārtībā, jā. Mārtiņ, klausies, pie mums ir viena tradīcija raidījumā. Mēs viesi aicinam iegriezt mūsu Olībet laimes ratu. Tā kā lūksim arī tev iegriez ratu. Man izstāst, kas tur vispār būs? Tur ir 3 iedaļas. Jautājums, izaicinājums un pārsteigums. Atkarībā no tā, kur piezemēsies rats, kur multiņi rādīs. Tad mēs tev pasniegsim aploksni vai ar izaicinošu jautājumu vai ar standartu jautājumu. Tur būs jautājumi. Jā. Okay. Grūti izlasāms, bet jautājums. Nē, mums tas Jūs jau lasīsiet. Nē, Man pašam jālas? Tev pašam? Pārbaudījums būs. Es zinu, ka tev neesi stūrmans, šķietot stūrmanim uzreiz. Es gribēju pārsteigt vispār. Tad bija jautājums. Tagad sanāca izaicinājums. Lūdzu, aploksni. Jep. Taisi vaļā un lasi, kas tur rakstīts. Kam tas smagais rokrasts? Tas ir manējais. Es par dakteru gribēju bērnībā kļūt. Kurš motosports šobrīd ir dzīvībai bīstamākais? Kas rakstīts? Pašiem sportistiem. Moto vai auto, tu domāji? Moto. Moto. Auto, jā. Mēs vispār par motoru sportiem. Motorsports. Jā. Un man jau vienmēr liekas, vistrakākie džeki ir tie, kas brauc ar močiem motocross, vai tas ir MXGP, vai tas ir MotoGP. Tur sevišķi tāds motocross, kur Pauls Jonas brauc. Kad viņš bez traumām brauc, jā? Paskaties vispār, kā viņi tur gāž tajos brīžos, ka tu tur lec pāri tur 30-40 metru galdiem, tur 10-15 metru augstumā. Pats esi izbrauc ar? Nē, mans stūrmanis Renārs brauc motocrossā, tādā hobija līmenī. Viņš man cenšas tur pierunāt, izbraukt ar mocu, bet man kaut kā... Man 4 riteņi bišķi labāk patīk. Nē, es drošāk jūtos vienkārši. Ja es skatos, kā viņi tur gāž, tad ir tā, ka... tā. Mārtiņ, tavām gaitām Eiropas čempionātā un arī pasaules čempionātā posmā Latvijā mēs noteikti varēsim sekot līdzi GO3 platformā šajā sezonā, bet tuvākajā laikā šajā nedēļas nogalē, Tom Palbomaņa, ja es kļūdos, nav nekāds rallijs, vai ne, pa GO3? Kad ir Monte Carlo rallijs vispār? Nākamā nedēļa, laikam. Nākas kārtībā. Pavisam drīz. Bet par to parunās. Par to mēs arī vēl parunāsim par Monte Carlo ralliju, bet šajā nedēļas nogalē mēs varēsim... Dakars rallijs šodien, bet ne Latvijā. Jā, tas Bišķi siltākos apstākļos. Bet īsumā gandrīz tikpat siltos apstākļos kā Dakarā, Austrālijā. Austrālijas atklātais tenisa čempionāts notiek. Aļona Stapenko pirmo kārtu ir pārvarējusi, un otrajā kārtā Aļona tiksies ar Austrālijas tenisisti Ailu Tomļanoviču. Un Olībet bookmakeri šajā spēlē Aļonu vērtē kā diezgan izteiktu favorīti, atvēlot viņai 78% iespējamību uzvarēt. 78%. Ir vairāk, jā. Vienos vārtos, kā saka, tu tenisam sako līdzi, vai kas vispār no sportiem, kam tu vēl sako līdzi? Tā, bišķīt es pasakoju, bet
Es tā zinu, ka vispār es esmu slings tāds fans, kam es arī rallījam, piemēram, ja es pats nebraucu, es tā diezgan slings. Tikai ziemas rallija aizbrauc pastīties. Es aizbraucu tāpēc, ka ziema un forši, jā. Ok, tad Copa del Rey futbola arī droši vien tā vajag nemestīsies. Futbols neraust, nekas, ja vispār. Es esmu tāds sporta fans, ka, ja man ir ko dombiedra apkārt, tad es pasakoju, bet tā pats to savas iniciatīvas kaut kā nesanāk īsti pieslēgt. Labāk reities paskrūvēt kaut ko mašīnai drīzāk, jā. Drīzāk, kaut ko tā, nezinu, par savas lietas. Bet es domāju, ka Madrides derbijas Copa del Rey varētu arī tev kā, tā foniņā vismaz iet vispār un man garvēt. tāds gribētos aizbraukt, piemēram, tādu Spānijas līgas kaut kādu tādu spēli, kur viņiem ir kaut kāds savs tur iekšējais derbis, kur pilnā stadionā. Tas būtu tāds... Madrids, Real, Barcelona, Klasiko. Kaut ko tādu trendīgi diezgan. Jā. Mēs arī piedāvājam Madrids, Real un Madrids Atletico. Real un Atletico spēli 18. janvārī, tātad jau ceturtdienas vakarā tas sanāk. Jā, man ir datumi, man nav dienas, tu jau zini. Tā ir. Un Olibet Bookmaker par favorītiem šajā spēlē uzskata Madrids, Real. Ne par ļoti izteiktiem, bet par favorītiem. 40,8% viņiem, kamēr Atletico 35,3% un nešķirts 28,8%. Reāls tikko superkausu arī izcīnīja. Paģiras nebūs? Kas? Paģiras nebūs? Tur jāskatās. Pavisam nesen izcīnīja. Bet par Monte Carlo ralliju mēs runājām iepriekšējā nedēļā un noskaidrosim arī tagad, vai kaut kas ir pamainījies šajā visā sakarībā. Monte Carlo ralliju uzvarētājs Sebastians Ogier 50%, Thierry Neuville un Elfins Evans 26,7%, identiska situācija, un Ots Tanaks 14,3%. Prognozēs nekas nav mainījies. Piekrīt tam vai nepiekrīt? Ogier, Neuville, Evans un Tanaks. Man liekas, ka Ožērs ir vinējis kaut kādas 7 vai 5 reizes Monte Carlo. Principā, liekas, cik viņš tur ir startējis pēdējā laikā, viņš vienmēr uzvar. Tad, kad viņiem bija derbijs Loibam pret Ožēru, tad tur Loibs toreiz izcēla šito, bet noteikti, es domāju, ja viss būs kārtībā, tad Ožērs tur ir tiešām tas ir drošais gājiens. Tāds drošais gājiens, jo viņš ir no tā apgabala, viņš tur ir audzis un viņš tiešām zina. Bet Tanaka prognozes, tas ir arī tik švaki, vai viņam tiešām vajag to laiku, lai jaunajā vecajā atkal? Būs atkal noteikti laiks, kā viņš atkal pāries uz Hyundai. Plus viņš, man liekas, arī nekad īsti nav bijis, kā jau mēs visi ziemeļnieki un skandināvi, mums tie asfalta segumi nav tie parocīgākie, tiklīdz tas aiziet uz gruntu vai uz sniega rallijiem, kur mašīnas slīd, tur mēs visi skandināvi un ziemeļnieki mēs esam priekšā. Noteikti pēc tam būs Zviedrijas VRC, nākamais VRC posms, tur es domāju, ka Tanaks ir tiešām favorīts. Sezonas griezumā beigās Tanaks ir galvenais favorīts vai nē? Ņemot vērā Ogier, cik viņš bieži startēs un kalli? Ņemot vērā tos braucējus, kas brauc nepilnas tās sezonas, tad noteikti varētu būt starp Evansu, Neuville un Tanaku, es tā gribētu teikt. Un uz ko tu liec beigās? Es liktu uz 2 vairāk, es liktu starp Evansu un Tanaku. Tomēr, jā. Jo? Tā, skatoties uz Evansu, Toyotas programma ir ļoti spēcīga, viņiem ir ļoti spēcīga šī tehniskā puse. Parasti ar ļoti maz kaut kādām tehniskām problēmām. Evans pietiekoši arī ātrs un pieredzējis jau ir. Par Tanaku vienkārši tas jautājums, kā viņš sadzīvosies ar Hyundai. Jo pēdējos gadus viņam tās komandu maiņas ir tik bijušas daudz, ka no tās manas pieredzes tas kādā brīdī nespēlē vienkārši pa labi tam sportiskajam rezultātam. Kāds kontakts ar Tanaku arī, ņemot vērā viņš kaimiņš, kā tu vispār ar VRC džekiem tur kaut kāds kontakts ir izveidojies tiešāk? Tie kontakti ir, bet varbūt tāds labāks kontakts ir tur ar Kāli Rovampēru, ar Oliveru Solbergu, kas tomēr ir mana vecuma džeki, un tad bija šī vienkāršāk ir.
Skaidrs, Mārtiņ. Nu, paldies, ka atradāt laiku atnākt pie mums ciemos. Veiksmīgi izdevās arī tevi noķert, kamēr esi mājās, jo, kā jau teicu, tūdaļ atkal dodies tālāk uz Somiju uz testiem. Mēs Fleksī savukārt tiekamies jau nākamnedēļ. Tad arī 3 zvaigžņu balvas sportā būs sadalīts. Un varbūt, ka mēs šodien esam sarunājušies ar vienu no 3 zvaigžņu balvas ieguvējiem. To mēs pagaidām vēl nezinām. Mārtiņš arī starp nominantiem, bet vai balvu iegūs, nu tur jāskatās ceremonijā. Tur jāskatās. Labi, čau visiem! Flex test, es to noliku bez kļūdām. Džeki, redz, drip, paliek mēm, nemāk runāt. Ambicios, tu jau dzirdi, ka es nāku. Rep spēles pavārs tavam katlam lieku vāk. Šitie džeki brauc ar mutu tā kā ragavām. Flex test.